Šodien nolēmu nogaršot 4 dažādus Latvijas alus. Par cik 3 gadus nodzīvoju un strādāju Vācijā, tad sapratu, ka vācu ala ir tiešām laba un garšīga. Latvijas aliem man šobrīd ir tāds, skeptisks viedoklis. Tāpēc pastāv iespēja to visu mainīt, nogaršot, kaut kādas secinājumus no tā visu izdarīt. Šodien man ir šāds. Lielvārdu tumšnis. Tad ir tradicionālais Bauskas garšais senču. Neatceros, kā kurš garšoja pilnīgi, es tik sen viņas esmu dzēris, kādu no viņiem Bauskas laikam vai Mežpils. Nemācīšu pateikt neko. Pats interesantākais, manuprāt, ir Madonas. Tā. Ko es domāju, varbūt sāksim tad ar Bauskas. Izskats tīri. Tā neko, dzintariņš. Lai gan neputo. Tas ir jau, manuprāt, alum nav labi. Labam alum tas neatbilst. Atvašājies, atšķaidīts ar ūdeni. Tāds ir mans pirmās domas dzerot šito susu. Jā, nekas labs. Tā jau tā garša nav slikta, bet ļoti tāds, tiešām sajūta, kad ir pieliec ūdens klāt pie normāla alus. Kaut kā tā, cik es skatījos tos amerikāņu degustētājus, tur viņi degustē visu kaut ko no Eiropas, tur no pārsvaru. Arī alus bija tur viena degustēja, un interesanti, viņi tur lika punktus, lai zvaigznes tur no 1 līdz 10. Un tad es laikam ielikšu 3.
Jā. Nē, nu garš īstenībā nav slikti, bet nu tāds ļoti atšķaidīts sajūts viņam. Nezinu. Tā. Nu tad, ko? Lielvārds tumšu? Tas būs kontrastiņš neliels tāds. Man jau tie tumšie garšo. Nu vismaz Vācijas tumšie. Sataisāmies gan man tāds dekārts. Te jau cits tonīts. Ne vēl putiņi, bet nu arī nosacīt. Nu jā, šis jau ir labāks. Jā, šitam nav nevainas. Tā īsti nevar pateikt. Vai vairāk. Nē, šitam ir tas, ka viņam ir, nu, tāds rūtumiņš, bet kā lai pasaka īsti? Tā kā ne no apiņiem tas rūtums vairāk, bet tā kā vēl kaut kas klāt ir. Nē, bet labs. Šitas ir labs. Šito var dzert. Karamelis nav ot karamela. Jā, tieši tā man likās kaut kā tā kā karamela. Interesanti. Bet, nu, teikšu tā, Vācijas mūkals, nu, ir daudz labāks. Tur ir tiešām izteikts apiņu aromāts un rūgtumiņš tāds. Šitam atkal var teikt tā, salīdzinot ar Vācijas tumšo. Tāds sajūt, ka viņš ir nedaudz atšķēdīts. Tāds sajūt man. Labi. Tātad, ok. Kur mēs paņemsim nākamo? Nu, lai tad iet tas Mežpils tradicionālais. Par cik? Madonas salu atstāsim kā pēdējo. Ar cerību, ka tas būs vislabākais. Nu, es uzreiz varu pateikt, ka Bauskis gaišais senču atkritīs. Konkurences varētu būt pēdējie divi labākie, kas varētu cīnīties par pirmo vietu, ir Madonas un Lielvārdas. Vēl mēs nesam Mežpils pagaršojuši. Vispirms
Ot, kā viņi tur degustēt, diezgan tā. Viņi tur arī 4-5 salas viņi tur degustē. Bet ja vairāk, tad jau varētu būt problēmas. Nu, es domāju, problēmas ar to, lai noteikti to labāku. Ļoti neizrausimies tā putiņa. Kas ir? Ui. Nu-ka. Neliela pauzīte. Šitas kaut kāds pat skāps. Bišķiņ. Nu, neteikšu, ka manīšu. Runājot par zvaigznēm vai punktiem, tad šim te lielvārdu stumšajam es došu 6. Nu, bet Mežpils nu, lai būtu 4. Tomēr drusku labāks par Bausku, kas viņš ir. Nu, ko? Viss cerības paliek uz Madonas. Au. Tad ko? Garšosim šo. Madona saus. Šis tāds nedaudz duļķēns. Nu jā, nefiltrētais. Tas ir redzams. Ir tāds duļķīts. Neko īsti nezinu par nefiltrētajiem, bet, nu, varētu būt, ka viņš nav slikts. Dabisks. Nu, tad ko? Galīgi nav slikts. Godīgi sakot. Drusciņi saldens. Saldāks par Bauskas. Nu, Mežpils ir tāds interesants ar karamelīti. Šitas ir saldens, jā. Bet garšīgs. Es pat teikšu, varētu dot 6 balvas arī. Pa lielam. Nekas izcils.
Bet, ja godīgi, ja man būtu jāizvēlās no visiem šiem paliem, tad vēl jāpagaršo no katra nedaudz. Atkārtosim grauvvārdu tumšo. Okay. Tā, tad mēs pagaršosim Mežpils tradicionāli. Jā. Bauskas. Nē. Šis, jā. No bauskas, jā. Tas ir galīgi garām. Pēdējais mums paliek vēl kā Madona sauss. Nu. Jā. Madona sauss. Manuprāt, jā, Madona sauss. Nu, kā otrs varētu būt lielvārds tumšais. Tā kā es jau sākumā domāju, tā arī Mežpils, nu, ja nekā labāk nav, dzerams. Jā. Bet no Bauskas salumas iet ar līkumu. Man viņš atgādina labo laiku, vai to saucamo Krievu laiku. Senču vai kā, tie auli bija tie lētie. Liepājā ražoja jau, bija aulas darīt jau. Nu, tas lētais, tas bija tas, nu, apmēram kaut kāds tāds viņš būtu bijis. Es jau nekad nedzēru aulas, bet, nu, tā vismaz visi izteicās pa viņiem, ka viņi tā kā atšķēdīts. Labi. Tas bija apskats no manis, no neprofesionāla alus dzērāja. Pēc 3 gadu Latvijas alus nedzeršanas, domāju patestēt. Nu jā, ir ar ko salīdzināt. Ir dzerta Vācijā alu, pārsvarā jau tumšiem, bet nu, ir arī slikta alu Vācijā. Es nesaku, ka tur viss alu ir labi, bet kaut vai salīdzinot. Labs alus Vācijā maksā pudeli ap eiro. Jā. Tiešām labs alus, vai tas būtu tas pats mūkaus vai nu, mūkšais vai kāds, jā. Bet tā ir cena, ko prasa Vācijas ražotājs. 1 eiro par pudeli. Nu, pie mums, diemžēl, es šeit nevienu lētāk par 2 eiro,
kaut kas bija uz akciju, laikam Mešpils vai tik nebija kaut kāds zem 2 eiro. Un vēl viens Bauskas, laikam. Kopā es par šitām 4 pudelēm es samaksāju 6 eiro 74 centi. Nu, kaut kā tā.